Jau ilgāku laiku Rīgas vispār izglītojošās skolās noris ERAF projekta kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispār izglītojošās skolās realizācija. Šobrīd sācies projekta noslēdzošais posms. Projekts sākās jau stipri sen plānošanas periods, bet reālās darbības skolā notika sākot ar 2010. gada rudeni. Projektam ir vairākas aktivitātes. Pirmām kārtām 56 skolās tika izremontēti 4 kabineti. Bioloģija, ķīmija, fizika, matemātika. Un kopā tas tiešām ir milzīgs apjoms – 230 kabineti. Dažās skolās, protams, arī vēl papildus laboratorijas, bet tas bija atkarīgs no tā, kāda tipa, kāda modeļa skola ir. Vai tas ir iespējams arī vēl atsevišķu laboratorijas izveidot. Bez laboratorijām skolas saņēma ļoti daudz jaunu mācību līdzekļu. Gan portatīvos dators, gan interaktīvās tāfeles, gan dažādas uzskats līdzekļus ķīmijas, fizikas un bioloģijas kabinetiem. Arī matemātikas kabinets ieguva dažādas jaunas lietas, kur skolēni var izmantot mācību procesā. Kopumā šī projekta izmaksas ir 8 miljoni, no kuriem lielākā gandrīz daļa ir Rīgas domas līdzfinansējums, kas sastāda apmēram 45 līdz 46%. Lielākajā daļā skolu kabineta modernizācija ir jau pilnībā pabeigta. Vidēji katrai skolai 4 kabinetu un tajos esošo laboratoriju labiekārtošanai un aprīkojumu nodrošināšanai iztērēt vairāk nekā 100 000 latu. Es domāju, ka tas ir milzīgi liels ieguvums. Mēs esam pateicīgi par to, ka mēs tikām iekļauti vispār šajā projektā un ka mēs esam saņēmuši to, ar ko ir piepildīts šie 4 kabineti – fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas. Es domāju, ieguvums ir tas vispirms, ka skolēni apgūst visas zināšanas saskaņā ar programmu, viņiem ir iespēja izmantot visas jaunās tehnoloģijas. Un tas ir vislielākais ieguvums. Tas nozīmē, ka zināšanu kvalitāte kļūst daudz augstāka.